Čau, čau! Čau! Lūdzam kopā! Māsas! Jā, šodien 80. psalms apaļš. Jā, paldies Dievs tev, paldies par šo brīnišķīgo dienu, par vasaru, par to, ka tu mums palīdzi, mums atbalsti katrā vienā dienā, katru dienu, jā, vienalga, lai kas notiktu, kāds būtu emocijas, atmiņas, Jā, paldies, ka tava labā roka mūs uztur un ka tu atkal un atkal atgriez mums sirds mieru un tā ir patiesība, jā. Amen. Amen. 80. psalms. Jā, dziedātāja vadonim pēc meldijas, Lilijas skaidrumā ir liecība. Asafa dziesma. Izraēla gans, klausies, tu, kas Jāzepu vadi kā avis, tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar spožumu. Efraima, Benjamīna un Manasas priekšā atmodini savu varoņu spēku un nāc mums palīgā. Ak, Dievs Cebaut, atjauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Ak, kungs, Dievs Cebaut, cik ilgi tu vēl dusmosies, neievērodams savas tautas lūgšanu. Tu mūs ēdināji ar asaru maizi un dzirdināji ar asarām bez mēra. Jā, tu mūs esi pārvērtis par nesaskaņu iemeslu mūsu kaimiņiem, un mūsu ienaidnieki mūs izsmej. Ak, Dievs Cebaut, atjauno mūs atkal un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Tu izcēli vīna koku no Ēģiptes, aizdzini tautus un to iedēstīji. Tu viņam sagatavoji augšanas telpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīja zemi. Viņa ēna apsedza kalnus, un viņa zari un stīgas dieva ciedrus. Tas izstiep savas vītnes līdz jūrai un savas atveses līdz pat Eifratas upei. Kāpēc tu esi noplēsis žogu ap to, ka visi ceļa gājēji to plūkā, meža cūka to izrakņā, un tu apgrauž lauku zvēri? Dievs Cebaut, atgriezies jau, skaties no debesīm un redzi, uzlūko šo vīna koku un dēstu, ko tava roka ir stādījusi. Atvesi, ko tu pats esi izraudzījis. Tas ir uguni, tas ir ar uguni sadedzināts un ir nopostīts, lai tas iet bojā no tava vaiga dusmu draudiem. Tava labā roka, lai ir par sargu pār vīru, pie tavas labās rokas pār cilvēka dēlu, ko tu sev esi uzaudzinājis. Tad mēs tevi nekad neatstāsim. Uzturi mūsu dzīvus, tad mēs piesauksim tavu vārdu. Ak, kungs, Dievs Cebaut, atjauno mūs, liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Amen. Jā, 4. saka, Dievs Cebaut, atjauno mūs un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Jā, tu izcēli vīna koku no Ēģiptes, aizdini tautas un to iedēstīji. Tu viņam sagatavoji augšanas telpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīja zemi. Viņa ēna apsedza kalnus un viņa zari un stīgas dieva ciedrus. Tava labā roka, lai ir par sargu pār vīru, pie tavas labās rokas pār cilvēka dēlu, ko tu sev esi uzaudzinājis. Tad mēs tevi nekad neatstāsim, uzturi mūsu dzīvus, tad mēs piesauksim tavu vārdu. Ak, kungs, Dievs Cebaut, atjauno mūs, liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirkstam. Amen. Jā, Tēvs, paldies, ka tava labā roka mūs tur, un mēs varam piesaukt tevi, atsaukties uz tevi. Un jā, Jēzus Kristus vārdā, lai visas meža cūkas tiek padzītas no mūsu dzīvēm. Un, Tēvs, lai ir svētīta tava tauta, lai viņi arī atgriežas pie tevis, Kristu, lai nāk tava atziņa.
jā, paldies, ka tu esi uzticams, un tie ir fakti, jā, kā tu izvedi Izraēla tautu no Ēģiptes, tu viņus iedēstīji šajā zemē, tu viņiem devi zemi šajā Izraēlas zemē, kur viņi varēja augļoties, vairoties, un joprojām viņi tur ir, un tu esi bijis uzticams, un tas ir fakts, un joprojām šī tauta ir tur, un joprojām notiek visas šīs lietas ap šo tautu. Paldies, ka mēs varam to lasīt, mēs varam būt tam arī liecinieki, ka tavs vārds ir patiess, un jā, no visām pusēm. Jā, mēs arī lūdzam, ka tu pasniedz katram vienam roku, ka tu pasniedz un ved tālāk, un jā, palīdz dzīvot pa vienai dienai, satver tavu roku, ieraudzīt, kur tu esi uzticams, un ka tu vienmēr pasniedz savu roku, un tā tiešām ir, Jā, es lūdzos, jā, mēs lūdzamies par katru vienu, kad katrs viens ir stiprināts, un ja tev šī diena ir iesākusies kaut kādā vienā veidā, varbūt kaut kādas domas nomāc vai kaut kas tāds, ja Jēzus vārdā, lai to visu izgaismo viņa gaisma, un ka tu vari staigāt gaismā, ka mēs varam staigāt gaismā, un jā, ka var pavērsties kaut kā savādāk diena, un varbūt pat pilnīgi no kaut kāda pilnīgi tāda. Varbūt no pilnīgi tāda nevarības stāvokļa, tu vari piecelties, tu vari pilnīgi citu dienu, tā kā vienā sekundē. Un, jā, tiem, kam ir laba diena jau, mēs varam slavēt tevi, kungs, mēs varam tev pateikties, un paldies par to. Un, jā, es lūdzos, ka mēs katrs viens varam sakrāt šajā dienā, neko nepazaudēt, bet sakrāt, lai tava debesu valstība tēvs iet plašumā, jā, visur, kur mēs ejam, gan mūsos, gan mūsu dzīvē, gan visur, kur mēs satiekam cilvēkus, kur mēs pārvietojamies, kur mēs runājam. Tās vienkārši katru dienu, vienkārši arī šodien, lai tava debesu valstība iet plašumā, lai tā teritorija paplašinās, lai arī mūsu sirds, tā kā sirdī šī debesu valstība iet plašumā, lai mīlestībā mēs varam augt, un arī šodien mēs varam iepazīt tavu mīlestību. Arvien vairāk un arvien vairāk ar to piepildīties un arvien vairāk tajā augt. Jā, tur, kur ir kāda nocietināta sirds. Kad debesu tēvs tev šodien saka, nemēri pēc tā, jā, tāds tā kā akmens, Dievs saka, akmens sirds ir, un, piemēram, dodies savās ikdienas gaitās, un tu atduries pret kaut ko, ka tavas sirds tevi attur vai nobremzē. Tā kā tāds akmens. Bet Dievs saka, nemēri pēc tā akmens, nemēri pēc tā, kas, nemēri Dievu pēc tā akmens. Jā. Un jā, un varbūt tas, ko tu lūdz, tas ir aiz šī akmens, jā, kad tu pagaidi un debes teica vienkārši dos to atbildi, kad mūsu tās sirds, tā kā īsmā izpratne, nevienmēr ir tā mēraukla. Jā, mūsu sirds nav mēraukla. Jā. Viņa gars ir tas, kas mūs vada, un reizē viņš mūs vada darīt tā, kā vispār mūsu sirds tā kā nedarītu. Jā, un lai tā ir, jā, jo mūsu prāts nav debesu tēta prāts. Ļoti bieži tā ir, un jā, lai nāk tas prieks īstenībā tajā, ka tur mēs daudz kur varam saskarties ar kā tas ir, kad mūsu prāts nav viņa prāts, un mēs varam iet tā kā pēc vadības, ka mums nav jāiet pēc kaut kādas savas dvēseles tikai vadības, pēc savām sirds spējām, bet mēs varam iet pēc svētā gara vadības, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Svētais gars nav atkarīgs no mūsu dvēseliskajām spējām, un no mūsu sirds, jo mūsu sirds nereti ir nocietināta, cīniska, un tā daudz, kur ir vajadzīga dziedināšana. Tā kā es lūdzos, jā, ka mums ir šī spējas atvert svēto garu tā kā roku pasniegto un doties pēc tās vadības, jo kaut kur aiz tā visa ir arī tas, ko tu lūdz Dievam, jā.
Jā, lai ir šī pazemība, jā, lai nāk, lai pavarās kāds jauns ceļš, un tur, kur bija priekšā kāds mūris visu laiku, ka parādās tādas plaisas un var ieraudzīt, jā, to, kas ir aiz tā. Jā, lai visiem brīnišķīgi skaista diena, un lūdzam kopā. Lūdzam kopā un paldies, ka klausoties Ievas kanālu. Nu jau mūsu kanālu, kur... Nē, visu, kad mēs kopā lūdzam, tas tā neuztver to, ka tas ir kaut kāds tikai mans kanāls, bet kur mēs kopā vienkārši varam lūgt, jā. Paldies, debes Tētim, par to. Jā. Amen. Šalom. Šalom.